Čau, labvakar! Te Baiba, podkāsts Attiecības ar dzīvi. Es joprojām nodarbojos ar laimes meklējumiem Engurē. Šovakar pie manis ir ciemos kāds cilvēks, pie kura uz treniņiem raujas puse Enguras jauniešu. Un es nevaru vien nobrīnīties un skatīties, kas viņā ir šis magnētiskais spēks, kas liek viņiem iet, trenēties un ne jau to vieglāko sportu. Es pat izrunāt nemāku to karate, kyokushinkai. Vai ne, Vitālija, labvakar? Man ir prieks, ka tu esi ciemos pie mums. Labvakar, Baiba. Man arī prieks pie jums. Vai es pareizi pateicu? Jā. Beidzot! Tos daudzos gadus atpakaļ, kad es vadīju kultūras, man bija prieks sastrādāties ar tevi. Es to nemācēju vēl izrunāt. Tad tu man cītīgi mācīgi, kas tas tāds ir. Ļoti pareizi. Bet pastāsti, kas tas tāds ir par sporta veidu un kā tu līdz tam nokļuvi? Nu, visam vainīgs ir visam Hollywoodā vainīga, protams. Aha. Jā. Bruce Lee, Van Damme. Skatījos filmas, gribēju trenēties. Tā nebija izvēle tāda, kā tieši Kyokushin. Vienkārši pirmais karate stils, kurš parādījās Kandavā, es tad dzīvoju Kandavā. Un tad sāku trenēties. Un pēc tam izrādās, ka tas ir Kyokushins, viens no stiprākajiem stiliem. Un tā bija ar to stilu es satiekos. Ļoti labi. Tev tur bija kāds īpašs treneris, vai tas bija vienkārši vienīgais tāds sporta pulciņš karatē, ja? Tas bija sporta pulciņš karatē, kurš no Tukumā brauc treneris. Man iepatikās. Pirms es nodarbojos ar ušu vienu gadu. Te bija 90. gadi, tur viss, kas var kaut ko saistībā ar cīņas mākslu, viss bija populārs. Jā, un, protams, es gāju ušu, tēvs mācīja boksu, kad bija maziņš. Nu, tā. Viņš armijā tur nodarbojas. Tā bija. Un kas bija tālāk, tur jautājums? Jā, viss kārtībā. Jā. Es jau klausos un es skatos tā, tad vispirms tu dzīvoji kādreiz Kandavā, un tad tu mums izstāsti, kā tu nokļuvi Engurē, jo es uzskatu, ka tu esi 100% engurnieks, ja? Un tevi zini, kā jau es teicu, puse ciema jauniešu stabili, ja ne vairāk, un viņi arī tur tusējās tai ceturtdienas vakaros, bet ne tikai ceturtdienas vakaros, vai ne? Nē, otrdien, svētdien. 3 reizes nedēļā. Jā. Super. Nu tad sāc stāsti, kā tu nokļuvi Engurē, kādu ceļu tev atveda, un kā tu tur tagad māci mums tos jauniešus arī darīt to pašu, ko tu darīji savā bērnībā, jaunībā, pusauģu gados. Nu, te bija 90. gadi, kad bija grūtības ar darbu, Padomju Savienība sabruka, un tad mēs jauni, es precējos diezgan ātri, un tad sākam meklēt, kur var dabūt darbiņu kādu. Te dzīvoja mani Rādi un strādāja Unda. Un tā viņi man piedāvāja, man un sievai uz Undu. Nu, lai atspērties. Protams. Man uzreiz ir jāiestarpina, skatītāji varbūt nezinās. Tu arī nedaudz baidījies nākt pie mums ciemos, tu teici par valodu, vai ne? Jā, ka tu baidies. Tu pēc tautības esi Ukraiņs. Un Radi tev dzīvoja jau Engurē arī Ukraiņi. Nē, Radi man, tie ir Marika, tie ir Latviešu. Sievai Radi. Latviešu Radi. Jā. Bet tu latviešu valodā runā ļoti labi, Vitālija. Tas ir vienkārši super, un es nedomāju, ka tev būtu par to jāuztraucās. Tu ļoti, ļoti labi runā. To es arī gribēju tev pateikt. Un skatītājiem, kas nezina, Unda ir mūsu lielākais darba devējs Engurē, mūsu zivju apstrādes uzņēmums, vai ne? Jā. Un tad tā laikā te bija labas algas. Un tad mēs te sāk grozīties tā dzīve mūsē. Tad Sintē jau bija mans pirmais bērns meita. Jā. Un te piedzimis dēls. Un Enguri ļoti ērti viss bija. Skolā, mūzikas skolā, treniņi. Un tā mēs arī palikam šeit. Un tad pēc kāda brīdī es atveru klubu. Ja es trenējos, es braukāju uz treniņiem uz Tukumu. Trenējos citīgi, pa nometnēm braukāju Zviedrijā, uz visādām, nu, kur varēja aizbraukt, tur brauc. Trenēties, kārtot eksāmenus. Nu redz, un to es arī tev gribu prasīt tālāk. Tātad, lai
tu paaugstinātu savu karatē kvalifikāciju, ja karatista, kā tur tās pakāpes tu mums izstāstīsi, tev nemitīgi ir kaut kur jāpiedalās, jākvalificējās, un tas jau nav tā vienkārši aizbraukt un nostāties pretiniekam pretī, tev ir ļoti liels darbs jāiegulda trenējoties. Bet tev patīk, vai ne, tas process, tu gūsti to laimes sajūtu, ka tajā, es jau tā nevaru teikt kautiņā, tas jau nav kautiņš. Cīņas māksla. Cīņas māksla. Man kā sievietei, es nekautrējos būt nezinoša, ja, šajā, tieši tāpēc, lai tu stāstītu, tu kā cilvēks visu laiku, kā vīrietis, darbam, ģimenei paralēli atrod laiku, lai sevi uzturētu šai fiziskajā formā un būtu kvalificēts vēl stāties pretī pretiniekam un sasniegt augstāku līmeni. Jā, tieši tā. Kas man patīk, tā, ka es tur esmu godīgs. Tur nevar nemelot neko. Tur vienkārši kāds tu aizbrauc uz kārtot eksāmenes vai tu nevar būt negodīgs. Tur uzreiz viss atklājas. Viss. Tu vai tu nenoliek eksāmeni, vai nu tev tur sadot kārtīgi. Un... Vai tu esi trenējies vai netrenējies, Jā, tu uzreiz redzi. Tu var redzēt. Tu nevar samelot, nevar nekā. Tu redz. Tur ir es varu godīgs būt pilnīgā sejam. Bet tur ir īpaši kaut kāda tā, teiksim, lai tu noliktu kaut kādu pirmo līmeni, tur ir kaut kāds īpašs kurs vai kustības. Kā tas notiek? Ir 10 mācekļu jostas. 10 mācekļu jostas, jā, un tie pakāpes. Jā. Tie ir mācekļu pakāpes. Ir oranža, tad ir zilā, dzeltenā, zaļa un brūna. Vispār 2, tur svitriņas šojas. Un tad tikai mēs tiekam pie pirmā dāna melna josta. Jā, tas ir ceļš apmēram līdz pirmām dānam 10 gadi jātrenējas, visu laiku jātrenējas, jākārto eksāmeni. Bet es nekautrēšos teikt, varbūt es kļūdos, bet tev jau ir 4. Jā, man 4. dans, jā. Tas taču ir milzīgs darbs tur apakšā. Jā, un sapnis bija pirmo dabūt tikai. Tas bija, liekas, kaut kas nesasniedzams. Un ko nozīmē? Te jau 4., te jau praktiski 5. ir tad, kad uz 5. vēl jākārto eksāmeni, bet tālāk jau piešķir vienkārši Par skaistām acīm. Jā, pēc kādiem, ja tu darbojies pasaules organizācijā, tur kaut kāds pienesums Latvijas. Tas 5. tātad ir tas tāds sasniedzamais augstākais līmenis ar darbu. Tas ir šihans saucamais, ir gradācijas, ir senpais, tas ir 1., 2. dans, sensejs ir 3., 4. Tas ir sensejs, tā kā, un 5. un uz augšu iet jau aizmirst. Jā, šihans tu teici, jā. Es lasīju, tik daudz es esmu par tevi informēta, jā, ka tev ir sensejs 4. dans. Jā. Un es tā sapratu, kad arī tas tālāk tu tiecies, bet arī pēc tam jau tās vairs nebūs problēmas tur augstāk, jo pasākuma organizēšanā arī tu jau sāc pilkt roku. Jā. Tātad Latvijā kas būšot? Latvijā būs Eiropas čempionāti Rīgā 2. 3. oktobris. Pirmo reizi vēsture, kad mums uzticēja organizēt Eiropas čempionāts. Latvijas valstī, jā. Būs notiks Rīgā, Daugavas manežā. Tā kā sadarbības partnerus mēs aicinām, ja kāds var atbalstīt, jo lieli līdzekļi vajadzīgi un liels darbs priekšā. Visai organizācijai, mūsu federācijai. Un cilvēkiem arī vecākiem mēs jau brīdināju, ka būs jāpiedalās, lai palīdzētu, lai mēs kārtīgi pieņemam ciemiņus 20 valstis. Tie ir kadeti un U21. Tātad kadeti tie ir tie jaunieši, kas trenējās, pareizi saprotu? Jā, tie 14, tie ir vecums gradācijas. Un U21 arī kāds vecums? Jā, U21, 21 gads. Skaidrs. Kas tie dzimšanas gadi, kas iekļaujas tajās kategorijās. Jā. Nu, jau es kaut ko sāku saprast. Es jau tevi iztaujāju tik sīki, tāpēc, lai arī skatītājs to visu saprastu, kā tas viss ir iekārtots. Ja? Jo mēs jau arī, teiksim, hokeju varam skatīties vai futbolu, bet ja mēs to nesaprotam, kā tas viss ir uzbūvēts, tad ir, protams, sarežģītāk.
Tagad aptuveni es tev izprasīšu visu, kas skaitās par šo sportu. Tu pats esi daudz trenējies. Jā, 90. gadi mums arī meitenēm patika šitās foršās filmas, un tevis minētie aktieri, protams, un tas bija kaut kas jauns un foršs tāds neredzēts mums šajā pasaulē. Bet kā tu panāc? Es pat nemāku tev noformulēt to vārdu. Dabū iekšā tai kultūras namā 3 reizes nedēļā tos jauniešus. Kur ir tas tavs spēks? Es saprotu, ka viņi varbūt, bet nē, viņi jau neredz ikdienā, ka tu tur kaut ko, tu jau neesi tā kā Van Damme filmā, vai ne, ka tu tur būtu katrā reklāmā. Tātad tev ir kaut kāds cits āķis. Kā tu viņus uzsēdini uz tā āķi, ka ir jātrenējās? Jā, jautājums, grūts jautājums. Grūts jautājums. Jā, nezinu, droši vien redz kaut kas manī, ko viņi grib varbūt iziet to ceļu, ko es izgāju. Varbūt. Nu, Iedvesmoja, protams, iedvesmas. Atnāca tādi mazi bērni, acis deg, skatas uz tevi, un tu redz to atdevi. Jā, tev nevajag kautrēties, tu esi iedvesmotājs, tas ir taisnība, es to uzreiz saku, jo arī dažus gadus atpakaļ, kad mēs taisījām Velna kalpus, skatītājs jau varbūt tas, kurš mums regulāri seko, zina, ka katru gadu mēs cenšamies veidot angura izrādes uz Jāņiem. Tad mana ideja bija, ka jāuzstājas arī beidzot ir Velna kalpi, bet tikai es nesapratu, kur es ņemšu to zviedru karaspēku. Un ejot Vitālija pie tevis, tu nekad neatsaki, tu kaut ko izdomās un viss būs. Un mums izveidoja šos zobens dzintars, un tie puiši bija vienkārši brīnišķīgi, ja? Tu viņus iedvesmo, tu pasaki, ka jābūt, un arī tie garie mēģinājumi, es ar prieku skatījos, ir jāgaida, tas aktieru darbs ir tāds, un viņi tikmēr trenējās, tu viņiem liki tur trenēties, pumpēties un šito visu darīt. Tas ir karate, tur ir disciplīna, tas ir pirmais, kas kjukušin, tas ir disciplīna. Treneris ir otrais tēvs, tā kā tur jābūt. Protams, ir labs tēvs, varbūt arī bišķiņ tāds stingrāk, jā, tur barks, bet viss ar mīlestību. Beigās sanāk tā, lai ir labi tam cilvēkam, vai bērnam, vai cilvēkam, vai pieaugušam. Un tas bērns jau arī, man liekas, tikko es tā apjautu pie sevis, klausoties tevī, viņam patīk tās robežas. Reizēm mūsdienās visām lietām tās robežas ir tik izplūdušas, ka tur viņš caur šo disciplīnu izjūt to savu varēšanu un robežas satalstas šai dzīvē, ja? Un to tu parādi priekšā. Jā, to arī tu māc tās karatē, Japāņu tradīcijas, praktiski cienīt tur. Un arī tas jostas pakāpes arī izdomāts tā, lai katrs, kas kaut kā ceļu izgāja, tā josta ir tā kā ceļš, jā. Kam ir augstāk josta, tam pirmajam jāpaspiež roku treneriem. Tur ir tāds līdzīgs armijai, kur ir disciplīna cieņa viens pret otru. Mācam. Cieņa, tas ir ļoti būtiski. Šie visi mazie rituāli, kas iztrūkst puišiem kā puišiem ikdienā, vai ne? Tieši šai cīņas sportā uzreiz paceļ viņu to pašapziņu, izpratni ļoti labi, man liekas. Tas arī varbūt ir tas magnēts, ka tie puiši izspēlējušies smilškastē ar zaldātiņiem, iet tālāk soli tai dzīvē un redz tevi kā piemēru un šo apkārtējo vidi, ko tu piedāvā tai sportā, ja? Cieņa pašiem pret sevi, pret vecākiem, un viņi sajūtās tādi mazie vīrietīši. Jā, viņi sajūt savu spēku. Vai ne? Ka viņi var. Un pastāst, kā ir tais sacensībās, īpaši tad, kad kāds tas pretinieks ir nolikts gar zemi, es nezinu, es tā izsakos tikai, ja tur droši vien ir tie noteikumi, kad skaitās, kad ir uzvarēts, ja, kā tad ir tā sajūta tiem mazajiem puišiem? Jā, viņi reaģē, protams, tur lēts, bet nedrīkst. Jāpieņem visu, jo tas cilvēks, kurš zaudēja, to arī var zaudēt. Pēc māc arī pieņemt to uzvaru ne tik skaļi. Tu var priecāties pēc tam tur. Kad tu noej no tatami, tad tu apķer, paspiež roku, jo ja nebūtu tas, kas zaudē, nebūtu tas, kas vinē. Tur to māc. Valdīt savas emocijas, cienīt pretinieku. Jo pat var aizrādījums dabūt no tiesneša, ja tu pārāk aktīvi priecējies tur, lēc kaut ko izrād, kā boksot. Nevar.
te vienkārši paklānies, jā. Un tad priecējas ar treneru kopā. Treneris jau pārdzīvo tāpat kā sportisti. Jā, ļoti labi. Man milzīgs prieks ir. Nu, es jūs satieku tikai tos ceturtdienas vakaros pēc tās savas zumbas, un es skatos pilns vestibils gaida šie jaunieši un arī pieaugušie cilvēki, un es ar un sievietes. Jā. Un es ar tādu prieku skatos, ka tie Enguras puiši un jaunieši un pieaugušie sporto un vēl mācās šo karatē. Nu, tā, kad, prieks. Man kā Enguras patriotē uzreiz tāda medus maize tā ir, ja? Jebkura nodarbība, jebkura kustība. Labi, Vitālij. Ejam tālāk. Tātad es tikko sapratu, tu ļoti daudz atdod no sevis šiem jauniešiem. Tas arī turēt sevi pašu rāmjos, tas arī prasa ļoti lielu spēku, kaut arī tu to esi darījis gadiem, bet, vienalga, tas ir spēks. Mūsu parastais cilvēka resurss un spēks, un tu viņu tērēt īpaši daudz uz šiem jauniešiem, uz šiem saviem mācekļiem, visiem 3 reizes nedēļā. Tātad tu kaut kur arī viņu smelies. Pastāsti, kur tu smelies to savu spēku? Es pats nezinu. Jo es gribu darīt vēl kaut kas, bet, protams, ap karatē ir mana dzīve visa. Izveidojas tā. Es daudz upurēju arī ģimenē. Viņi saprot. Jā, un sieva saprot. Un tā, bet... Jā, bet to spēku. Es te spēlēju gitāru, tur iemācījos, tas atkal man kaut kād... Es to daru. Es nezinu, kur es spēku. Dievs dod spēku droši. Tas, nezinu, no kaut kurien viņš rodās, tas spēks. Jā. Tā ir kustība, darot arī mūs laimīgus. Nu, tādā izpratnē, ka tas esot tāds klusais, kliedē depresiju, jebkura kustība, ja? Un tā laime kaut kā tur rodoties, es tur palasīju visādus tos pētījumus, ja? Kad enerģija mūsos rodoties tikai pēc pieprasījuma. Ja mēs nekustamies, tad viņa nerodās, tad mēs kļūstam šie dīvāni eksperti visi, ja? Jā. Un man jau tas pats, es arī visu laiku tāds kurbuls, to vajag, un tā ir, jo tu vairāk dari, jo tu vairāk var izdarīt. Jā. Tas tā kā ar muskuļiem ir, tu nekustināt man roku salaužu cilvēks, jā? Viņš nekustina, viņa atrofējas muskulis, pēc kā nav vajadzība. Jā. Jā, ja tu vairāk dari, jo tev rodas, man liekas, no kaut kurien tev dot. Tieši tā, tas ir milzīgs gribas spēks. Un te es esmu nonākusi pie tā, ko es meklēju, to laimi. Tev ir forša sajūta, ka tu aizēji un vadi to nodarbību. Tev ir tāda laimes sajūta pašam, ka viņi ir atnākuši darīt kopā ar tevi to, ko viņi ļoti grib darīt, visi tie bērni, jaunieši, pieaugušie. Ir, ne visu laiku, bet ir tie brīži. Protams, ir arī visādi brīži. Loģiski, bet pa lielam, jā. Tu jau nedarītu, vai ne? Ja protams. Tas tev nedarītu gandarījumu un laimīti dzīvē, ja? Tie ir tie mirkļi, kas salasās un ka tu vari baudīt un saprast, ka tavai dzīvē tiešām ir jēga. Jā, tā ir man dotība droši vien būt treneris. Un tad es apzinos, ka tā ir dotība. Talants, jā, prasme. Jā. Milzīga prasme iemācīt. Man arī liekas, ka es daudz ko zinu, kaut ko varētu, bet iemācīt otram, tas ir ļoti, ļoti grūti. Jā, droši vien. Vai ne? Bet tu to dari un tev izdodās. Un puišu panākumus mēs varam, es visu laiku sekoju tajā Facebookā līdzi, un jūs nemitīgi saņemat balvas, jo tu viņus arī ļoti intensīvi ved tos bērnus visur, vai ne, uz dažādiem sacensībām, nevis konkursiem, tā jāsaka. Konkursi ir mūziķiem, māksliniekiem, dziedātājiem. Jā, bet... sacensības, jā. Jā, Polijā, Lietuvā, tie ir tādi sadarbība partneri mums Igaunijā, un, protams, Latvijā. Tā. Uz turien mēs braukājam diezgan bieži. Un labi rezultāti, jā, tiešām labi. Engurnieki rāda ļoti labus rezultātus. No 10 mēs kaut kāds 8 pirmie. Superīgi. Uz uštiem gadu balvā atkal varēsim sveikt, kā jau katru gadu, veselu virkni karatistus, kur ir pārstāvējuši Enguri arī starptautiski. Jā, tagad mēs atgriezamies no Grūzijas 13. mājā. Mēs atgriezamies no Eiropas čempionāta. Junioriem un pieaugušiem. Tas bija. Balvas kaptā. Mums nav, man bija viens sportists, man bija viens engurnieks, un tad federācija bija vēl 5 sportisti. Un otrā vieta meitene ir no Tukumā.
visi Latvijai. Tā kā mēs izlase bijām. Tā kā Ļoti liela maleči. tāda liela konkurence, kur ir 1000 dalībnieki un 20 valstis. Ļoti spēcīgi. Gruzīņi, Azerbaidžāņi, kur ir tādi, kur ļoti spēcīgi sportisti. Cik cīņas tādā turnīrā jāiziet tam jaunietim? Nu, tā ir meitene, kurai uzvarēja Jā. Sofija, viņai bija 5 cīņas. 5 cīņas. Jā, un jānotur tas 5 cīņas ļoti grūti. Nu, viņa malāts meitene ļoti talantīga. Manam puisim, bišķiņ pietrūka kaut kas. Viņam trāpies arī gruzīns, uzreiz mainieks, ļoti spēcīgi. Viņš arī kļuva par čempionu savā svaru kategorijā. Nu, neko, paspēt. Līmenis ļoti augsts. Jā, Jā. paspēt roku un viss kārtībā. Jau kādi. Mums gatavojamies Latvijā tagad. Jā, Kad es tā Daudz saprotu. Ļoti, ļoti liela maliča. Tu pieminēji meiteni, talantīga, un es jau arī teicu, ka es redzu, ka tur dāmas mācās. Kā bija mācīt pašu meitai karatē? Jā. Tad es biju jauns, gribēju uztaisīt no meitas, nezinu ko, bet arī sanāca. Es gribēju teikt, Jā. Sintī taču ir malecis, viņa tā sporto, un tā jau ir arī uzreiz, kā tu teici, tā disciplīna un cits redzesloks. Tagad viņa ir treneri arī, viņa tikai Rumānija. Viņa, tu jau droši vien zini, ka viņa apprecējas. Jā, es zinu. Jā, viņa turpat treneri tagad strādā ar bērniem, tāpat viss tēva ceļu iet. Viss tavu ceļu iet. Jā. Bet viņai arī patīk, tu jau Jā, viņai iemācīji to mīlestību. Dēlam ir savādāk, dēlam ir šī savādāk. Jā, viņš ir Brunei Justē tik, bet izvēlējies tagad savu. Viņš ir inženieris, elektronikas, viņš taisa terminātoru. Bet viņš arī ļoti labi saksofonu spēlē. Jā, viņi abi gāja muzikas skolā. Jā. Nu, tā ir mūsu laime, tā Angurē apvienot mākslinieka dotības ar sportistu prasmēm, vai ne? Tas ir ļoti labi. Un tad skolotāji mums tikai var saķert galvu, ka kādā sportā izsit ar pirksts ar bumbām un nevar klavieres paspēlēt, vai karatē tur kaut ko ne tā izmežģa. Bet, tāda ir dzīve. Tāda dzīve, jā. Mums ir bijis ar Aivi tas prieks un gods fotografēt visu tavu ģimeni. Es atceros, kad mums bija vesela bilde tikai ar puišiem, daudz puiši, tu, tavs dēls, tavs tētis, tavu ģimene, un foršās lauku mājās. Vai tu vari pastāstīt, kas tās ir par mājām, un pieminot Sintī, mēs arī Sintī, tavu ģimeni tur satikām. Tātad tu dzīvoji kādreiz Kandavas pusē, jā? Un tās lauku mājas bija kaut kur tur brīnišķīgā meža ielokā. Jā, tur ceļš tālāk neiet līdz manai mājai un apstājas, un viss mežs tāds šauliņi. Jā. Saucamais, jā. Jā, viss sakas ar to, ka vecāki meklēja laimi, braukāja pa Padomju Savienību, tad var arī brīvi braukāt. Un pirmais tas bija, es tā tālu aiziešu. Aizēj, Jā, interesanti. Es piedzimu Kazahstānā, viņa aizbrauc uz Kazahstānu un dzīvoju tur. Kaut kādu laiku padzīvoju un atgriezos atpakaļ Ukrainu. Jo vecāki tur braucat mājās, ilgi prom, kaut kādu 8 gadi viņi nodzīvoja tur. Man bija 4 gadi, ka viņi atved man uz Ukrainu. Un tad pēc tam viņi aizbrauc uz Latviju, viņam piedāvāja tādu variantu, tādu vietu strādāt, uzreiz darbs. Te bija kaut kādi 87. gads, man liekas. Jā, un es vēl mācījos Ukrainā, skolā gāju. Tad viņi zvan man, saka, Vitālijs, brauksim uz Latviju dzīvot, soli man mopēdus, tā kā lai nopirktu, jo man tur draugi pilns, Jā, tur viss, mainīt tagad visu. Es piekrītu, es tā kā tev piekrītu. Tas ir ļoti labi, jāpiekrīt ir foršām lietām. Un tā mēs, tā es atbraucu uz Latviju. Kolosāli. Un tad jūs arī, tā Kandava bija uzreiz tā pirmā vieta? Tā Kandava viņa arī tagad ir. Tā ir tāda vieta, kur mēs, tāds lolojums mums ir, tur, kur mēs laimi meklējam visi. Tur patiešām bija ļoti skaisti. Un tā ir tā vieta, ka tu aizbrauc arī un tur sirdi un... Tā ir tāda vieta, kas... es tur bezrūpīgs. Es varu atslēgties. Es daru strādāt, tur daudz problēmas, daudz zemi, daudz. Bet tur ir tā... Es cenšos katru brīvdienu braukt uz turienu, darboties. Tur mamma dzīvo.
Redz, te tu pats pasaki, tu ar smaidu, tur ir tā bezrūpība, tā laimes sajūta, ja? Tātad, nu jā, mums jau cilvēkiem patīk tā rušināšanās, tā īpašuma apkopšana, vai ne, tā saimniekošana. Tā pļaušana hektāriem mēs pļaujam. Tā ir tāda. Bet forši, pēc tam paskaties, dzer kafiju, dīķis, tur. Tā pļaušana taču tāda forša meditācija. Jā, vai ne? Ja nav 2 hektāri jāpļauj. Nu, bet tad tu tur izplāno sacensības, un tu kaut Jā, ko man galvā... visi sāk tā. Tā nevar. Jā, nu es arī kaut ko, kad pļauju, man saka, ko tu tur stum to pļaumašīnu, tev nav robotiņš. Saka, liecieties mierā, tas ir mans sports. Vismaz izkustēties, vai ne? Man mama tad ar, ja ir pļāvējis, viņa staigā dzied savu, teica, neviens neko nedzird, jo dzird to pļāvēju. Man ir to traktoriņš, es tur braucu tā. Bet forši sakots, brauc prom uz Enguru. Tad jāsako vēl tā. Jā, būs labi. Bet tur forši, tur ir tas, tā laime tur tā kā vairāk. Jā. Nu, viņi visur droši vien, bet vienkārši tur tā jūt. Jā, tu tur izjūti ritīgi, vai ne? Tas ir tas būtiskākais, jā, ko es gribēju sadzirdēt. Bet jūs te arī esat iesākuši kopt? Jā. Tur ir arī top kaut kāda liela platība tāda. Jā, viss notiek. Roka tur ir uztrenēta un tagad šeit. Jā. Ļoti labi. Vitālija, ja man ir tev jāveicā tāds jautājums, 3 lietas, par kurām tu pasaulē esi pateicīgs, augstākiem spēkiem, vienalga, vienkārši pateicīgs par kaut ko, kas tev ir. Tāds. Jā, man ir grūtie jautājumi. Pirmais droši vien vecākiem. Jā. Tas ir pirmais. Pēc tam savai ģimenei, sievai, bērniem. Un trešais par to, ka es dzīvoju Engurē. Lūdzu, vai ne? Jā. Un ja tev jāpasaka arī kaut kas tāds īpašs, kas ir tai mūsu Engurē, ja tu tā raksturotu, ar ko viņi ir forši un mīļi tev tieši? Man liekas, tā ir tāda ģimene liela. Es visu laiku, kad mums ir balle, uz Užciem balle, visi dejojam, mēs dejojam tur visi, un tad es skatos, man liekas, tā ir ģimene, es pazīstu tos cilvēkus. Un tāds sajūta, ka tu esi mājās arī tiek. Man ļoti patīk, ka tu tā saka, atkal man medus mājas tādi, jo sen atceries, ka mēs tikko radījām uz Užciem gada balvu, vai ne? Un izvilkām to sarkano paklāju un sākām celt, teikt paldies tiem cilvēkiem, kas veido šo ģimeni, kā tu saki, jo bez neviena, ikviena līdzdalības nekā nebūtu. Jā. Bez tevis, bez Līgas, bez Kristīnas, bez Annas, bez Minas, bez Pētera, bez ikviena, kurš ieguldās, vai ne, nekā nebūtu. Viņi ir pelnījuši visu, paldies. Jā, visi, un to arī pelnīju, paldies. Es jau tik tā. Tagad arī attīstās Engure, neapstājas. Viņi vēl attīstās un attīstās. Tā kā ieņem tās lokomotīvas to. Un tu jau pieminēji savā stāstījumā, kad mums ir brīnišķīga infrastruktūra, vai ne? Tieši kā vecākiem šis skolu 3 stūris. Tas ir vienkārši stadions. Jā, infrastruktūra, kā dieva ausies vienmēr saka, ja tu kā vecāks bez rūpēm atved tos bērniņus pie skolas, tur un Viņš pats var tikt ar kājņiem. Uz mākslas skolu, uz kultūras namu, uz stadionu, uz visām nodarbībām. Un apkārt ir šī ģimene, kura pazīst visi, katrs viens otra bērnus un ziņo, ja nu kas. Jā. Pa kādiem nedarbiem tik es arī neesmu saņēmusi telefonu zvans, jo tas ir forši, ka pazīst tos bērnus, vai ne? Protams, jā. Es saku, tā ir tāda liela ģimene, un es pat, savādāk nezinu, kā būtu, jābūtu. Vienkārši palbūt. Liels paldies. Vai ne? Tikai es te. Jā, tieši tā. Man ir ļoti liels prieks arī, ka tu mums te esi. Saki, tavas atmiņas no bērnības, tu kaut ko arī atceries no Kazahstānas, Ukrainas, ja? Es atceros. To savus draugus, kurus tur nācās atstāt. Droši vien 4 gadi man bija, bet vairāk kaut kāds dabas un kaut kāds droši vien tāds moments. Zāli, kas maržu tur tas. Jā, tāds interesanta atmiņas pa Kazahstānu tieši. Kaut kāda lielas vabulas es spēlējos. Droši vien bērnam bija tā 4 gadus. Tu, ka viņš varēja atcerēties. Neko smalki tā nē, bet tādas kaut kādas, liekas kaut kāds dīvaini tie vabuli lielas. Jā. Mums jau tā ir, liekas, vai ne? Toreiz mēs, kad bijām maziņi, tad viss likās arī lielāks. Jā, varbūt viņi nebija tik liela nemaz. Un saki vēlreiz, kāda nozīme, piemēram, ir naudai tavā dzīvē?
cik lielu nozīmi, kā laimes sajūta? Vai tev liekas, ka laime ir naudā arī? Zini, man te ir šī tāds. Jā. Es metos vai no tajā materiālajā, tad priekš man ir ļoti svarīgi. Es tā godīgi. Bet pēc tam es sāku nodarboties ar jogu, jā, un sapratu, ka tur tas nav, es šitā. Vidusceļš. Jā, bet īstenībā, viņi ir tā kā instruments. Tu vari darīt, baigi forši, ka viņi ir, un ļoti daudz, un tu vari darīt labas lietas daudz. Es tai laimes pētījumos, daudz ko lasīju, tāpēc es arī, tie ir tādi atslēgas vārdi, attiecības, nauda, ka tā nauda to laimīt nesot tikai tik tālu, kamēr tiek nosaktas pamatvajadzības. Ka tu esi paēdis, padzēris un tā tālāk, ka pēc tam viņi nesniedz vairs tādu laimi. Ka mums, kā cilvēkiem, tas vairs nav tik būtiski. Liekas, ka tagad nauda, jo man vairāk būs, jo es būšu laimīgāks. Bet tā nemaz nesot. Es piekrītu, jā, ka nauda nav. Tas ir kaut kāds prata spēle, prāts. Ja es zinu cilvēks, kuriem nav naudas, viņi ļoti laimīgi, jā, un ļoti daudz tādu zinu. Zinu, kam ir nauda, visu laiku tādi nelaimīgi. Jā, kad nav kaut kas sarāpēts. Bet arī ir, kur ir, varbūt var. Tad, jā, tevi es arī sadzirdu, es daudz vaicāju tieši šo jautājumu cilvēkiem, vai tu piekrīti, ka tu izvēlies, ar kādu attieksmi tu ej dzīvē, un tavi ieradumi veido tavu dzīvi, tavi ieradumi, tavas domas, un šī attieksme pret dzīvi, viņa arī veido, vai tu būsi laimīgs, vai tu nebūsi laimīgs. Jā, kaut kur tā ir, jā. Protams, to ar savu attieksmi pret dzīvi, attieksmi pret visu, veidojas tā kā atspulgs. Jā, atspulgs. Spogulis, jā. Un tu redz to tādu apkārt sev tādu, kāds tu iekšā. Tu praktiski mēs te viens otram atspulgs tāds. Jā. Āriņa vienmēr atspoguļo iekšiņu, jā. Vai ne? Tas, kas tev ir iekšā, tas nāks ārā. Tam es arī pilnībā piekrītu, vai ne? Jā. Un ļoti daudz cilvēks mēs jau vienkārši varam nolasīt pēc tā, ko viņi runā un ko viņi dara. Tu uzreiz saproti, kāds viņš ir, vai ne? Jā. Man liekas, ka tieši šie treniņi, šie karatē, šī disciplīna un sacensības dod šo rezultātu, ka tie jaunieši ļoti labi ierauga sava ieguldītā darba, enerģijas, to rezultātu, kāds rezultējās tūlīt un tagad, gan veselībā, gan sacensībās, gan visā attieksmē pret to, un tu esi viņiem kā dzīves piemērs. Jā, tieši tā. Es jau teicu par godīgums, ka es esmu godīgs tur, ka viņi arī to pašu. Viņi nevar, viņi brauc uz sacensībās, ja viņi netrenēs, viņi teica, trenēs, mēs trenējamies tur, un viņi aizbrauc, viņi zaudē, viņi zina, kāpēc zaudē, viņi uzreiz analizē. Tur šī sporta nevar būt negodīgs, jo tu nevar nenorakstīt, tu nevar, šmaukties, vai tu vienkārši viss redz. Un viens pret vienu, un tas ir tavas kaut kādi tarpiņi. Ja tu netiek ar tiem tarpiņiem, tu zaudē arī tās sacensības. Viņam iemāc šito visu, varbūt arī, kas nākotnē viņiem dzīvē nodara. Jauniešiem tur. Tad es kaut ko pamās pieliku pūles. Kaut ko nepaklausīju kādu. Tāda ziņā. Un tad varbūt arī iemāc šādi. Arī, protams, kaut kādu cieņu pret cilvēkiem, varbūt kas pret vecākiem, pret visu dzīvi. Pret treneru, arī satikt treneru pēc kādiem, sasveicināties vai skolotāji. Tāds, tā filosofija māc. Jā, tādu. Tā ir. Un saki, ja mēs atceramies, kā mūsu dižais dižgars Rainis teica, dodot gūtais neatņemams. Kā tev ir pašam? Tu skaties uz tiem audzēkņiem, un kad viņi uzvar, tev ir tāds liels gandarījums sajūt, ka viņš ir tevi sadzirdējis, trenējies, klausījis, ticis ar tiem tārpiņiem galā. Ir, jā, tie tarpiņi, ka viņš tiek galā, un viņš uzvar, un viņš klausījās vēl. Viss sajiet vienā tā.
puzla viena, jā. Un tad, protams, ir gandarījums, ir šermuļi pilnīgi iziet ar ķermeni. Tu gaist, protams, nerādies paslāvē, malāts, viss gatavies, jo te ir viena ciņa uzvarēta, nākamā ciņa. Un tie šermuļi ir tā laimes sajūta. Droši vien, jā, te ir tā prieka. Bet viņi pazūd, viņi tādā mirklis, tā kā viss. Tā īstenībā laime tāda ilgstoša, tad, nezinu, tas droši vien kaut kur uz Tibetu, ja es nezinu, kaut kur jābrauc. Un Arī tur arī tur tur arī neesot. Arī tur nesot. Tu pilnīgi nodefinēji šo vēl kārtējo manu domu apstiprinājumu. Viņi ir viļņos. Jā. Un tie ir tie mirkļi, kurus mēs mācamies noķert visu dzīvi. Sākumā kādreiz droši vien neapzināti, un tad mums tie šermuļi, tās tirpiņas atgādina, šitas ir tas, ja? Mēs jau sākam viņus ķert apzināti, kad saprotam, es vismaz tā domāju, kas mums izdodās, kur mēs esam derīgi, kur mēs varam ķert to kaifu, to laimi. Jā. Un tāda ilgstoša, protams, ka viņa nav. Ja, arī attiecībās, es nezinu, laulībā, nav taču visu laiku. Tu tā sastrīdies, ka nemetās, vai ne? Viss iet pa gaisu. Un tad otrā dienā tu apķeries, vai pēc stundas, vai pēc pusstundas, un atkal tev ir tas šarmuls, un viss jau ir forši. Tā laime ir blakus. Mēs tikai mācamies viņu pieskarties viņai, paņemt viņu kaut kā tā. Jā, es arī tā domāju, ka tie ir tie momentiņi tādi. Un tad arī, kad es kārtoju Japānā eksāmeni, un tad, kad tu saproti, ka tu nokārtoji, ja, tev iziet šermuļi un sāk raudāt. Un tu vienkārši domā, kā vīrietis raud, ceturtais dans jau. Un tu vienalga reakcija tāda, tu izgāji visu to. Un tā ir tā laime. Pēc tam viņi, protams, pazūd. Jā. Un tad pēc tam tu mēģini mākslīgi uzturēt kaut kādu laiciņu, viņu tur mirklīt, bet viņi tāpat pazud. Un tad atkal tu gatavojies nākamajam kaut kādam. Kāpienam nākamajam. Bet droši vien. Nē, viss ir kārtībā. Man ļoti patīk. Tu tieši stāsti to, ko es arī gribēju tev tā kā pavaicāt par to 4. danu, ka tu biji tajā Japānā. Tu vienmēr brauc uz Japānu kārtot to nākamo līmeni? 3. un 4. kārtoju Japānā. Es 19. gada kārtoju uz 3. danu. Tur bija vēl vairāk tāds saviļņojums, jo es biju pie Fuji kalna, mums bija tā nometne. Tad pazud migla un kalns, redz. Nākamā diena izēja, fotografēties, kalns nav. Viņš tepat ir, vienkārši. Un tā sajūta, tas tā kā, tālāk nav kur vairāk. Un es domāju, tas ar manim notiek, vai ne? Tāda sajūta. Sapņu virsotni esi sasniedzis? Jā. Un otrreiz aizbrauc jau tāda mierīgāk, bet Japāna man tāda atverās plašāk vēl. Tie cilvēki, tā kultūra. Es gribēju prasīt, viņi ir laimīgāki, kā tev liekas? Viņi tur esot drusku pārticīgāki un tādi tehnoloģijas attīstītas ļoti. Vai tas ir arī devis viņiem to laimīt, kā tu tā apkārt izjūt, viņi mierīgāki, nav tādi uzvilkti? Jā, viņi mierīgāki, jā. Nav tādi skaļi, varbūt nav tur. Visu laiku tev klānas, ja tu ieji veikalā, tu pat neko nepērc, bet vienkārši sasveic. Cieņa. Jā, cieņa, liela cieņa. Tu viņam iedod naudu pa kaut kādu tur, nezinu, es dodu pa fotografiju. Tā meitene tur man klānies, tā kā es teicu, ka viņai dod laimi dod droši mēs. Tā attieksme pret dzīvi viņam droši vien kaut kā. Tu saistīti ar budismu, ar to. Jā. Un esot šai vidē, ka tu pats esi sasniedzis to laimes sajūtu, ja, tad vispār apkārt tāda eforija, ka viss apkārt laimīgi, tu pats laimīgs. Es pats laimīgs, jā. Pēc, ka tā vide dod savu. Ai, kā es arī šīs sarunas runāju ar cilvēkiem, un man tāda utopija ir, ka visi kādreiz būs apkārt laimīgi, priecīgi, klanīsies. Otram varbūt negluži. Jā. Bet novērtēs to, ka mēs vispār esam viens otram apkārt un būs laipni, būs jauki un mēs tā no ģimenes uz ciemu, no ciemu uz pilsētas to laimes vilnīti darītu ap un visi kļūtu aizvien laimīgāki, gaišāki, skaistāki. Utopija, vai ne? Utopija, jā, es gribēju teikt, bet es domāju, ka tā nebūs. Protams, dzīve ir dzīve. Jā. Bet jāiet uz to. Jāiet uz to, vai? Jā, bet tā saka, ja tu paliec tur labāk, tad apkārt arī tev veidojas. Viss tā. To es arī gribu. Jā.
teikt, jā, kad šis sarunas arī te ar tiem angurniekiem. Nu, mēs paši sakam, ka mēs dzīvojam Dieva ausī, kā jau es pieminēju, un tā tālāk, kāpēc mums tik forši, kāpēc mums tik labi, un to es arī mēģinu saprast šajā sarunās. Nu, kas dara mūs tik laimīgus, ja? Tātad mēs ar tevi secinājām, mums ir brīnišķīga infrastruktūra. Nu, tā, sāksim ar to, nolaidīsimies uz zemes, Jā. mums ir brīnišķīga infrastruktūra, kas ikdienā atvieglo dzīvi. Ir šais mikro laimītas, apzināts, neapzināts. Un tad jau tālāk mēs esam, kā tu teici, šī ģimene, kuri viens otru pazīst, Jā. un tā ir tāda forša sajūta, ka tu aizēji veikalā, tev ir brīnišķīgi jauka laipni pārdevēji, tu aizies treniņiem, tev ir stingrs un foršs un kārtīgs treneris, kurš tev iemāca cieņu pret apkārtējiem, un tā tālāk, un tā Un tālāk. ir tie cilvēki, kuri novērtē Jā, balli, jā, uz uzciem balli, kur tev novērtē, tas ir ļoti arī daudz ko nozīmē. Tu dari, un tu liekas, ka tu dari, un tev pamana vēl. jā, vai ne? Man, protams, pašam tā kā nevajag, nu tā neprasās, bet patīkam tas ir. Protams, ka patīkam, un kā ir Jā. tiem bērniem, vai ne, kad mēs viņus jau no mazotnes radinām, ka pateicība tā ir norma. Un es, kad sāku tos 13 gadus kaut kad atpakaļ tās izrādes, ka mēs sākām taisīt un arī to zuštiem izdomājām, tad zuštiem gada balvu, tad bija cilvēki, kas teica, ko tu ar tām pateicībām, tik ilgi pēc tā pasākuma vienmēr, nu, kad jebkura pasākuma beigās, paldies, paldies tam, nevar bez pateicības. Tu neesi, tā ir atzīšana, ka tu viens neesi ārājs, tu vari padarīt tikai komandā. Jā. Un novērtēt to visu, kas tev apkārt, tu vari tikai caur paldies. Vai Tieši ne? tā, jā. Tā kā, jā, es tā kā negaidu no citiem, bet ja ir, tad baigi labi. Tad ir, jā. Tu esi iemācījies pieņemt to paldies. Jā, bet es biju visu laiku tāds, jā, Bet- es eju savu ceļu, man nevajag Jā. ne paldies, ne. Jā. Bet tagad, jā, es pieņemu. Es tagad daudz ko pieņemu. Jā. Mums tas ir tiem, tā, ka mēs cilvēki citreiz, ko tad es arī, tu man saki paldies, nu ko tad es jau te tik fonā. Tik fonu, jā. Ja? Bet, nu jā, ja tu dari citreiz to, kas liekas, ka tev tā viegli izdodās, tad tu pēkšņi atopies, nu kā, nu ko es jau neko neizdarīju, es jau tikai biju. Jā, es tikai biju, jā. Vai Mēs ne? visi tā tikai esam. Jā, Jā, tikai esam, bet jautājums ir, kā kā esam? esam. Jā. Mīļi, jauki vai riebīgi? Un tāda arī vidi mēs apkārt veidojam, vai ne, Vitālija? Bet tā ir dotība varbūt, ne? Jā, Tā ir karma. jā, karma. Dzīvot šitādā laika, varbūt, jā. Mēs nedzīvojam kaut kur tur, kur nav mierīgi, jā, vai ko. Mēs Un- dzīvojam tāda dieva šeit. Tieši tā, Dieva padusē, Jā. Dieva ausī, Dieva. Un cilvēki citreiz arī saka, vai ne, ka mēs tur varbūt par daudz sajūsminamies un kaut ko labu, bet kāpēc izplatīt kaut ko sliktu? Vai ne? Vajag taču to labo kultivēt un celt ārā tikai to labo. Es tā saprotu, ka tu man piekrīti, vai ne? Piekrītu. Ka labais ir jāceļ. Un tiem, kas varbūt kaut ko vairāk citus kritizē vai kaut ko pārmet, es vienmēr uzdodu tādu jautājumu, bet ko tu esi izdarījis, lai būtu labāk? Jā. Bet tāda arī vajadzīga. Droši vien. Tu Vai ne? Viņi, lai mēs redzētu. Lai mē- Viņi jau arī vajadzīgi. Viņi arī bija savu kaut ko. Jā, varbūt. Kritizēšanu. Nu, es nezinu. Droši vien, ja ir, tad, ja ir tādi cilvēki, tad kādam vajag, lai viņi ir. Nu jā, viņi tā kā tādas ceļa zīmes citreiz, lai mēs nenoiet Jā. galīgi no ceļa tādā eiforijā, neaizplūst, ka viss ir Jā, pārāk ka forši. mēs te- Es gribētu tev uzprasīt tādu jautājumu, Vitālija. Ja es būtu feja ar burvju nūjiņu, un es tagad varētu tavā dzīvē kaut ko izmainīt, kas ir bijis, jebkas, vai būtu kaut kas tāds, ko tu gribētu mainīt? Nē. Es domāju, ka tādu dzīvi nodzīvoju, kādu bija jānodzīvo. Jā. Es pat nezinu. Nē. Viss, ko es varēju mainīt, es mainīju. To, ko es nevarēju mainīt, tas vienkārši notiek. Dzīve notiek pat pa sejam bez maniem. Man nejautā. Jā, tur jau Vienkārši es esmu. Jā, es novēroju dzīvi tikai savu. Citreiz tā no sāniem pat. Jā. Kā es- redzi. Tu arī pateici tos stipros vārdus, ko es varu, to es mainu. Tu rīkojies, tu esi rīcības cilvēks. Pārējiem visam jau tā ir Dieva griba, tur atliek tikai ļauties, vai ne? Un ir Jā. lietas, kuras mēs nevaram mainīt, jāpieņem, bet tas arī nav viegli.
Jā, bet jāpieņem visu. Man mamma arī saka, Vitālijs, tu jāpieņem viss notiek. Dievs visu redz. Viņa saka, ka mēs divi esam arī. Tā kā, Jā, īstenībā jau ir. pēc līdzības. Un Jā. mēs esam radīti. Jā, tā kā Tieši tā. mēs rādām apkārt savu dzīvi. Tā ir, un tu šobrīd tā tad strādā un radi komandā ar vēl citiem cilvēkiem šīs lielās sacensības Latvijas vēsturē Jā. pirmo reizi. Pirmoreiz ceru, ka izdosies, jo lieli spēki pieslēgti ir. Un... Noteikti izdosies, Jā. tur vispār nav ko, bet es tev uzdošu jautājumu tādu vēl vienu, kuru vienmēr iepriekšējais viesis atstāja nākamajam viesim. Šeit ir tāds jautājums, kas ir tā viena lieta, bet es ļauju teikt arī vairākas, ko Engurē vēl varētu izdarīt, pilnveidot, attīstīt, jaunradīt, lai vēl vairāk piesaistītu turistus. Kā tev liekas? Mums jau ir cilvēki, kuri saka, ka mums jau ir pa daudz turistu. Jā. Bet es saku atkal, ka tā ir mūsu nauda jauniem ceļiem, jaunām lampām. Nu. Kā tev liekas? Vai ir kaut kas tāds? Man arī būtu grūti izdomāt. Man būtu grūti, jā. Nezinu, Vitālijam Dodžu uzcelt. Tā Dodža ir tā māja. Tā Dodža, kur treniņi notiek, tad pie mums braukt vairāk arī Vēl no cilvēki. ārvalstīm, jā, treneties un pie jūras. Ļoti labs projekts, Dodžu pie jūras. Jā, tad mēs būtu tādi. Tad mums būtu vairāk ciemiņi, vairāk braukt arī visādi nometnes organizēt, būtu arī nauda. Protams, šis ir ļoti laba ideja kādiem jauniem projektiem. Uz sevi vēl kas. Jā, visi kārtībā, tieši tā. Bet tas Katram- godīgi bija. Jā, ļoti godīgi un katram deķīts ir jāvelk uz savu pusi, ja? Man ir ļoti, ļoti liels prieks tiešām, ka tu piekriti un atnāci pie mums parunāties, pastāstīji. Man ir vēl lielāka izpratne par to karatē būšanu un par to sportu, bet atgriežoties pie tā ģimeniskās sajūtas, kā tu saki, ka mēs tie engurnieki tādi esam, tad man jāprasa arī tev, kur tu vienmēr ņēmi idejas un spēku, kad es vismaz savā laikā sāku tev aicināt veidot Zušķiem gada ballē, uzstāšanos, un tas, karatē prezentācija, kā lai saka, bet tas vienmēr izauga tādā ritīgā šovā. Kur tu ņēmi šīs foršās idejas un visas zāle plaudē un sajūsmā? Tu arī līdzdarbojies, lai šo ģimenes sajūtu radītu, bet ar to tādu foršu šovu un ka mēs lepojamies ar tiem bērniem. Daudz, kur vienkārši nezinu, nāk, pašam tā kā, nezinu, kaut kurien nāk, bet ir tā, ka parunājas ar bērniem, kaut ko viņa ideju. Es ļoti daudz tagad saku, ja mums ir parunājumi, ko jūs ieteikt, ko jūs varat izdarīt. Tad, viņi to var. Tad varam darīt tā, izvēlamies mūziku, izvēlamies to. Tad es pazvanu Elsintē, viņai tāds. Bet citreiz pašam vienkārši tāds. Bet kā to dara bērni? Ja viņi dara to ar pilnu atdevi, tad tāpēc arī smuki izskatās. Jā. Ja viņi dara tur tādu, Viņi tāpēc tā lauž tos dēļus, ka tikai. Tad tādu atdevu vai ne, un Jā, pārdzīvo, ka protams. neizdodas. Protams, jā. Ko treneris teiks, ko vecāki teiks. Bet vecākiem arī jāsaprot. Man ir ļoti gudri vecāki, tā paveicas, engurnieki. Jā, forši. Bet ir vecāki, kad maram, kā palāmā vēl, kāpēc vai zaudē vai tā. Jā. Bet tas bērns jau ir varonis. Viņš priekšā visiem nāc cīnīties. Jā, tad tāds jautājums var uzdot, vai vecāks iziet ārā, ja viņi gaida kāds sist. Te bērns nāk jau ar to, ka būs jāsitās, jākaujas. Tieši tā. Kādu iekšējo spēku vajag. Iekšējo spēku, viņš jau ir varonis, ka viņš uznāca. Vai viņš zaudē vai vinnē, tas ir jau nav tik būtiski. Bet to, ka viņš jau uznāca uz to paklāju, kur jācinas ir. Pēc tur jāizdomājas arī vecākiem, kā reaģēt. Tur lamāt vai nelamāt. Vai priekšā stāties publikai, atmēram, un lauz deļus. Ka nesanāk, jā. Bet man paveicas, man tāda
Bet tā dzirdēju no citiem tur klubiem un kā. Tev ir labi saprotoši vecāki. Jā, nu vēl tā. Mēs izrunājam, ja kaut kas tā jau sākuma, lai Lai neizaug emocijās. Jā. Nu, Vitālija, nu tad pašā nobeigumā izstāsti. Mēs pieminējām tagad arī vecākus, jo bez vecākiem nekā, visos sportos viņu atbalsts ir vajadzīgs, ja? Tad varbūt tev ir kāds novēlējums ne tikai vecākiem, ne tikai jauniešiem, ne tikai angurniekiem, vispār cilvēkiem kopumā. Nu, tāds aicinājums, novēlējums. Nu, atkal kādu jāmāc. Jā, zini kā, es jau tev uzprasījos, dod padomu. Neko jāattīstās, jādara kaut kas jādara. Jādzīvo. Viņiem tāpat darīs, protams. Bet vienkārši, pievērsties sportam. Tas ir atmaksājies, to karatē, joga, kur tu paliec lokans, tev attīstās arī palielinās tas redzesloks, jā. Un nodarboties ar kaut ko, jā. Meklēt sevi tur, tieši tāda. Ne profesija, bet tieši, kas tev, nezinu, varbūt kādām arī profesijā paveicas. Jā, ļoti labi. Milzīgs tev paldies. Un šis tavs novēlējums ir atsauce uz mūsu iepriekšējām sarunām, kur gan dāmas, gan kungi ir stāstījuši par meklēšanu, par sevis meklēšanu, par savu aicinājumu atrašanu caur dažādām lietām. Un jo agrāk tas bērns sāks ar vecāku atbalstu kaut ko darīt tajā virzienā, jo ātrāk, es pat teikšu, viņš atradīs sevi un būs laimīgāks. Jā, viņam būs laba bāze. Būs laba bāze, lai veidotu būvēt savu dzīvi. Brīnišķīgi. Paldies tev, Vitālija, par šo novēlējumu. Milzīgs paldies tev par šo sarunu. Es tevi arī ieraudzīju vēlreiz no jauna. Un man ir skaidrs, kāpēc bērni iet pie tevis, kāpēc tu esi tāds magnēts ar savu gribas spēku, ar savu varēšanu. Sensejs 4. dans te nevienam uz ielas nemētājās. Tas ir grūts ceļš, liels darbs ar sevi, pareizi. Un vēlreiz tev paldies, ka tu atnāci pie mums, un tad jau tiekamies Angurē ielās un kaut kur kultūras namā. Paldies, mīļie, ka noklausījāties līdz beigām, un ja arī jums kāds ģimenes loceklis grib mācīties karatē, Vitālijs, tas būs īstais treneris un īstā vieta, kur mācīties šo sporta veidu. Paldies, un uz tikšanos jau citās sarunās.